Šis laikam ir stāsts par pārmantojamību. Esam kopā savākušies ģimene, gan ne pilnā sastāvā. Ģimene, kura jau sastāv no vairākām ģimenēm. No Borhertu Smilģu ģimenes, no Apses ģimenes, no Smilģu ģimenes. Vairāk gan mūs pazīst kā uzņēmējus, kā stādaudzētavu liepu, kā barons velo un kā ogotavu puķotavu sijālu atrūts. Ja sākam stāstu par stādaudzētavu liepas, tad šogad mums ir jubilejas gads. Šogad svinam 30 gadu jubileju. Nu, ir kāds laika sprīdis pagājis, un sākums bija tālajā 93. gadā. Sākums nebija ar lieliem plāniem, pavisam vienkārši. Ir jāpabaro bērni, ir jādomā, kā izaudzināt bērnus un kā izskolot. Tā solīt pa solim, nu jau esam 30 gadus. Un noteikti mūsu atslēgas stāsts nav veiksme, bet mūsu atslēgas vārds laikam ir liels darbs. Un mūsu atslēgas vārds laikam ir pamatīgums un kopā būšana. Jā, laikam tas tā ir, kad uzņēmēju darbībā manto to uzņēmēju darbību, to ģimenes mantojumu, ko mamma ir aizsākusi savā uzņēmumā. Un nu jau es to daru 9 gadus, nākamgad jau tas būs 10. gads, kā es esmu uzņēmējs. Viss man aizsākās ar hobiju, ar velospēdiem un velosportu. Strādāju, protams, agrāk gan pie mammas, bet vēlāk sapratu to, ka mans tas hobijs, man tā vēlme ar ritiņiem visu remontēt, darboties un arī ražot pašam savu zīmolu, bija tas laikam tas primārais. Un tad, kā saka, to solīt no mammas atkāpos, izkāpu no tās ligzdas ārā un uzsāku savējo to visu to lielo, kā saka, savu mērķi, savu gājienu. Un kā saka, gājis ir kā pa kalniem pa lejām. Uzsākt visu, protams, bija diezgan grūti. Ar sieviņu bijām sakrājuši, kā saka, ģimenes budžetu, kuru vēlāk iztērējām mazas darbnīcas izveidošanā. Bet ar katru gadu augot un ar sievas lielo palīdzību un entuzistu, kā saka, es esmu darītājs, viņa vairāk ir, var teikt, tas uzņēmējs, tas, kas sakārto visu pa plauktiem. Izveidojam to visu, kā saka, vairāk. Nu jau vairs nav tikai darbnīca, nu jau arī ir veikals, kur var iegādāties dažādas velo preces, aksesuārs, detaļas. Ir arī nomātavu, kur velospēds var iznomāt, un, protams, arī ražotne, kas tika izveidota 6 gadus atpakaļ. Un ir pašiem savs zīmols, savs brands, un ar kuru mēs strādājam. Un, nu, jau mūs Latvijā, kā saka, atpazīst, ne tikai Latvijā, ir arī pasūtījumi gan uz Lietuvu, gan Igauniju, Nīderlandi, Vāciju. Un tas priecē, jā, un katru gadu arvien vairāk un vairāk to mēģinām audzēt, un, kā saka, gan arī ģimene aug, jā, jau 3 bērni ir, un es ceru, ka viņi arī turpmāk visi turpinās to pašu manis, vai arī veidos savu uzņēmumu, savu nākotni. Atrodamies Aura pagasta Zemeņu vilā, Dobels pievārtē, virzienā uz Tērētas pusi. Mūs vairāk pazīst kā ogotavu. Tas ir kaut kas jauns, šeit radīts, tomēr balstīts uz pamatiem, uz spēcīgiem tādiem paauģu pēctecības pamatiem. Pamatus likusi ir vecā māma Anna, to stiprinājusi ir māma Zaiga, visa ģimene. Šobrīd es tos stiprinu saviem bērniem, lai viņi tos varētu nodot arī tālāk. Jūtamies kā tāds stiprs ķēdes posms, ko cerams turpinās arī mūsu bērni un mazbērni. Zināšanas, kuras vecāki ir un vecvecāki pamatā ir nodevuši mums, paši papildinām,
pilnveidojot sevi, pievienojot tam kaut ko mūsdienīgāku, kas ir raksturīgs šodienai. Protams, arī eksperimentējam, kādreiz arī apdidzinamies. Un tad atkal nāk talkā šī pēctecības pieredze, ko vecāki mums dod kā padomu. Sākām gan mēs pilnīgi no nulles. Ja man jāsaka par pašu sākumu, tad Liepas sākums bija ar vienu kaplīti un iesniegumu pagastam, lai piešķir pāris hektārus zemes. Un pamazām viņš ir izaudzis jau tomēr par uzņēmumu, kas ir pazīstams gan Dobalē, varbūt Dobalas novadā pat mazliet mazāk. Ļoti plaši pazīstams ir Latvijā tālākos reģionos, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē. Ir pazīstams jau ārpus Latvijas, ir pazīstams Lietuvā, ir ļoti labi pazīstams jau Igaunijā, kur ir mums daudz labi sadarbības partneri. Un līdz ar to mēs esam, bet tomēr mēs esam Dobalē centrs. Mums ir gan ģeogrāfiski laba vieta, gan šeit ir tās vēsturiskās vērtības, ka tā ir stādu audzēšanas un dārzkopības pilsēta un novads. Gan arī šo daudzo gadu garumā ir izveidojusies sadarbība ar pašvaldību pieaugušo izglītības centru, kad ir kādas jautājumi risinām kopā. Un līdz ar to laikam jau esam šeit iesakņojušies.